alternatīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena. Ir jau tieši 8:00 vakarā, un ja klausies, skaties mūsu tiešraidē, tad visticamāk arī tavā pusē aiz loga joprojām ir ziema. Bet lai kāds arī būtu laiks aiz loga, ir pienācis laiks akustiskai ceturtdienai. Šoreiz Radio Valmiera viļņos un RTV ekrānos skanēs metāls. Tomēr uztraukumam nav pamata. Jo nebūs tik skaļi kā tu. Visticamāk, es iedomājos, būs ļoti, ļoti skaisti. Ar īpašu akustiskā programmu šovakar pie mums viesojas grupa Burnt in Blizzard. Jā, sākam ar pirmo dziesmu ar nosaukumu Nivien. Pravi. The daylight, the sun died. Red blood came along the flood. There was no time to hide. Dive into the sea of sorrow, your pain. Deep down there will be a crown to take you away. Can't tell what got you, I never saw it. Never felt it, but now it's swollen, a bit of broken, I cannot hide it. I look with frustration. My attempts have failed. I withdraw my love and create a field of hate. It would save me from the tip of your blade. Can't tell what got you, I never saw it. But now it's swollen, a bit of broken. Can't tell what got you, I never saw it, I never felt it. But now it's swollen, a bit of broken. I cannot hide it, yeah. Can't tell what got you, I never saw it, I never felt it. But now it's swollen, a bit of broken. Labvakar, grupa Burnt in Blizzard. Sveicināti. Un ir taču skaisti, vai ne? Nav gaidītais metāls, ne? Metāla mūzika akustiski ir pavisam cita lieta. Starp citu, grūti sagatavot programmu, lai Burnt in Blizzard skanētu tieši šādi. Jebkurā gadījumā, tas bija īstenībā diezgan liels pārbaudījums mūsu spējām saprast līdz galam mūsu radītā mūzika, jo akustiskā aranžija, teiksim tā, viņa prasa lielāku piepūli,
jo tas ir krietni citādāk nekā mēs to esam iedomājušies sākotnēji radot to teiksim, dziesmu. Mums, teiksim, bijis konkrēta lieta, par ko mēs esam domājuši radošo mūziku, un ja pēkšņi tev viņi ir jāpārtais pilnīgi citādā noskaņā, un tad tur ir tev tā kā mazliet jāpārkāj pāri, un tad daudz kas atklājās jauns, piemēram, dziesmu, ko tu pirms tam skanējās tikai metāla versijās, pēkšņi atklājās, tur ir interesanti tā izdarīt, tur ir tā. Izrādās, ka šī dziesma arī skan. Jā, viņai ir vairākas versijas, tikko kā tu viņu pārtaisi, bišķi citā žanrā, tā kā tur parādās. Kas ir strādājuši pie šīs programmas? Kas strādā grupā Burned in Blizzard? Visi. Mēs 4 plus mūsu cienītā menedžeris kundze, jauna kundze. Kā sauc tos 4 un cienīto jaunu kundzi? Vokālists, pamatvokālists un ritmu ģitāra Kārlis Kalvišs. Bass un vokāls Rolands Ignatīvs. Ģitārs un vokāls Matīs Klavinjus. Un pie bungā mums sēž Roberts Šeiko un mums... Cienītā menedžera mums ir Laila Siliņa. Jā. Laila Siliņa. Es jau Lailai aizskatrā stāstīju, ka viņa ļoti līdzīgi mūsu kādreizējai praktikantei Laurai, tā ka, lai neapvainojās, es kādreiz nosaucu viņu par Lauru. Grupa Burned in Blizzard nāk šovakar šajā stundā ar veseliem 3 konkursiem. Vesela kaudze ar visādām balvām, 3 konkursi. Paši atcerieties, kas bija kairā secībā? Man ir pierakstīts. Tāda ļoti nesaklausāmā rokrakstā. Tas pat rokraksts var saklausīt. Tāda rokrakstiem ir tā īpašība. Visi konkursi būs Twitter vidē. Twitterī un draugiem.lv sadaļā runām. Sakojam līdzi @burnedinbliz profilam un sakojam līdzi Radio Valmiera profilam. Konkurss numur 1. Jāuzdod grupai kāds foršs jautājums. Un ja grupā atzīs, ka tas jautājums ir pats foršākais, tad tiksi uz 2 ielūgumiem uz jubilejas koncertu. Koncerts rīt. Jā. Par koncertu mēs parīt. Sestdien. Par koncertu mēs vēl parunāsim raidījuma gaitā, bet tā tad ir iespēja tikt uz šīs grupas koncertu. Tad veseli 2 cilvēkus to tiks. Konkurss numur 2. Grupa svin 2 gadu jubileju. Tātad jubilejas koncerts nāk sestdien. Ordinālākais apsveikums. Ordinālākā sveicēja autoram, protams, žūrija mums ir grupa visa, Burned in Blizzard. Un šis sveicējs tiks pie T-krekla un grupas debijas albuma, tātad kompakt diska. Un vēl konkurss numur 3 visa raidījuma garumā. Mums ir jāretvīto koncerta afiša. Koncerta afiša @burnedinbliz profilā būs. Tur mēs veiksim izlozi un izlozēsim arī T-kreklu un vienu kompaktu disku. Pareizi viss ir, jā? Tieši tā. Jā, precīzi. Pierakstīju pareizi. Jā. Kaut ko mēģināšu arī ietvītot no Radio Valmiera profila, bet lai es tiktu pie tās klaviatūras, lai tiktu pie Radio Valmiera profila Twitterī un draugiem.lv sadaļā runā, jums par to laiku ir jāspēlē. Un es domāju, ka ejam tālāk. Jā. Brutality, always lacking harmony, knowing more or less my mind is in chaos, dullness.
agony takes a bite of me, teaching the unknown theory. Soon I will be gone, spill blood and face the dawn. No more you'll see me bleed. No more you'll see me bleed. Get up and then fall. Hopeless after all. Don't know what she needs. Oh, and the bloodless still bleed. Get up and then fall. Worthless after all. Now is the end of dawn. Oh, and the bloodless is gone. Bloodless is Grupa Burned in Blizzard Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā. Viss tik tā pareizi, vai ne? Yes. Jūs spēlējat, kā mēs tikko noskaidrojām, kopā tikai 2 gadus. Sakiet, kā jūs Pāris dienas varbūt vairāk. pāris dziesmas varbūt tā ilgāk, ne? Kā jūs tik īsā laikā esat tikuši tik tālu? Nu, ko nozīmē tālu? Labi. Kas Cik tālu jūs, prāt, esat? Mēs esam pašā sākuma posmā, par ko arī liecina 2 gadi. Ziniet, kā tas ir tā kā ar maziem bērniem. Katrs attīstās citā tempā. Tur dažs jau 1 gadu vecumā sāk staigāt, un 4 gadu vecumā mācās rāpot. Ne? Nu, tad, nezinu, man šķiet, ka esam gan strauji sākuši. Vismaz tos staigāšanas mācības. Vienalga visu cīņu var priekšā, un tā teikt, tas ir tiešām tikai sākums. Mums var daudz jāmācās un daudz jādara visu kaut kas. Nu, vienkārši ir tā, ka ir grupas, kas nodibinās 2 gadus spēlē mēģinājumu tāpās, viņiem nav bijis neviens konts, viņi nereiz nav bijuši ierakstu studijā, bet jūs savukrāt esat uzkrājuši ievērojumu koncertu pieredzi, jums ir savs fanpulks, un kas ir jādara, lai pie tā nonāktu 2 gados? Nu, godīgi sakot, jau mēs pirms tam esam spēlējuši vismaz mēs 3 kopā. Mēs Roberta citu grupu sastāvā esam pazīstami arī bijuši iepriekš. Tāpēc tanī brīdī, kad mēs sanācām kopā pirms tiem 2 gadiem, tad tas bija, tas sanāk 10. gads, jā. 11. gads. Jā, un tad tā gada laikā tāda baigā eksplozija notika, jo patiesībā gada beigās izdot albumu uzreiz bija tāds... Par to jau es runāju. Tā bija tāda baigā apņemšanās, ka mums vajag šogad albumu. Bet, no vienas puses mums arī bija krietni vienkāršāk, jo, teiksim tā, mēs 3 bijām pazīstami. Tad jūs jau 3 jau bijāt pazīstami un bijāt kopā spēlējuši. Jā, citādāk tipu mūzika. Katrs citi instrumenti. Jā, bez mazāk. Rolands pirms tam spēlēja pie bungām, tagad basu spēlēja, es spēlēju basu, Matīs spēlēja ģitāru pirms tam arī, bet, pilnīgi citādāk viss jau tā. Un tā gada laikā neesat izšāvuši visu pulveri, zināt, to pirmo bliezēnu ierakstu, pirmo albumu. Tad, zini, mēs tagad visu laiku cietīgi gatavojamies jubilejas koncertam, vai ne? Un tad vakar mums bija mēģinājums, vai? Jā, mums ar viņu tik daudz. Nu jā, labi, jā. Vienā no šīs nedēļas mēģinājumiem mēs izdomājām iemērkt kāju vienā no jaunajām dziesmām, ko mēs tā kā rakstam, un tāds smēķis gribējās uzreiz ķerties klāt, tā kā idejas nāk iekšā. Tātad šis nebūs stāsts par grūto otro albumu? Nē, domāju, ka nē. Būs vēl viens vieglais otrais albums, jā. Viņš būs grūts, no tāda viedokļa, ka tur būs grūti strādāt pie viņa.
Jā, prasības ir augušas pašiem. Bet nebūs grūti sarakstīt dziesmas nāks paši no sevis. Protams, ka būs jāiegulda zināms darbs un tā tālāk arī studijā, bet beigās būs arī otrais albums. Iespējams. Albums būs 100%. Ko es varu pateikt, tas, ka kāpēc mums tas tik atsanāca, varētu to teikt tā, ka mēs bijām pazīstami, tāpēc mums bija tik viegli sākt. Bet kur rodas problēma, ka tik ilgi esi kopā ar kādu cilvēku, viņš vienkārši sākās personiskas tādas problēmas, un tur ir tā māksla palikt kopā. Ja grupa, piemēram, ir 5 gadu grupa un izšķirās, jo viņi sākumā nebija pazīstami, tad viņi tos 5 gadus vienkārši nodega. Un mums jau tas 5. gads jau tagad varētu drīz jau būt kā pazīstamiem, tad mums būs tas izaicinājums nevis radīt tā mūzikas radīšanu, bet tieši tā palikšana kopā kā personībām. Bet izdegšana nedraud? Nē, muzikāli nē. Viens otram nav tur nocēluši meitenes, vai ne? Vai arī meitenes, tas ir sekundāri. Tas ir likumi, mums jau ir savu likumu nekādu, tur tā kā visi ir pa nopietnā. Aha. Es starp citu, mums klausītāji droši var uzdot arī jautājumus par meitenēm, var uzdot jebkuru sev interesējošu jautājumu grupai Burned in Blizzard. Var tikt... Jūs paši parakstījāties. Teicāt, ka dosiet 2 ielūgumus uz jubilejas koncertu tam cilvēkam, kurš uzdos visforšāko jautājumu. Ja? Protams, turpinām arī retvītot informāciju par koncertu, balvā Teik Rēkls un Disks. Un turpinām sveikt grupu 2 gadu jubilejā. Oriģinālākā sveiciena autoram arī Teik Rēkls un Disks. Un jautājums menedžerei, bet varbūt jūs varēsiet aprakstīt viņas darbu. Reinis raksta, kādas metodas izmanto jūsu menedžeri, lai tiktu galā ar 4 večiem? Ko viņi jums dara? Viņi ir pirmkārt pacietīgi. Tas ir jā, es pacietīgāk cilvēku neesmu redzējis. Jo mums 4 savā starpā, tas ir jautri, tu smejies par visādām stulbībām, jēlībām. Jo tas ir mūsu starpā. Jo mēs esam arī, čaļiem tomēr tādas lietas nāk vieglāk. Tad, šobrīd, kāpēc es domāju, viņai sanāk viss kārtībā? Tāpēc, ka viņi ir vēsprāti pienāk. Viņi pieņem izmanto lietas no Harry Potter filmām, burvju zīžļus, vai ja viņi kaut kādā mistiskā veidā izdodas mūs savākt, tad atgriezt atpakaļ uz pareizās ceļa, ka mēs esam jau aizrunājušies par pilnīgi nevajadzīgām lietām. Viņai filtrs ir vienkārši. Viņi filtrē, ko mēs sakām, mēram katrs 100. vārds, ko mēs pasakām, ir vērts klausīties, pārējie vienkārši neklausās. Viņi prasa dod jautājumus, mēs viņu atbildam tālāk atkal, viņai neinteresē, ko mēs sakām. Lai gan viņi piedalās un ļoti aktīvi arī sociālā dzīvē, bet, kā teikt, viss kārtībā. Galvenais ir pacietība, jā? Pacietība. Vēsu prātu. Nav bijis tā, ka iet kaut kas pa gaisu. Mēģināt tur bongu komplekts pa gaisu, šķīvi pa zemi. Jā, viņi noskatās veču savārījāt. Stulbības teiks. Jā, lūdzu, sakārtojiet visu. Ok, netaisam stulbības, uzdodām grupai jautājumu, turpinām retvītot un turpinām grupu sveikt 2 gadu jubilejā. Un kamēr jūs neesat sākuši darīt muļķības, es domāju, ka mums vajadzētu sākt darīt mūziku. Es domāju, ka mēs varam iet tālāk ar nākamo dziesmu grupai Burned in Blizzard. Šī dziesma būs covers, tas ir Black Label Society In This River. I've been round
river all, there's no coming back. In this river all shall fade to black. There's no coming back. Nu, nepavisam neizklausījās pēc metāla. Tātad šī nebija jūsu dziesma. Nē, bet to izpūta metālisti. Pārsvarā tā ir viena no Zeka Wilda, tā teikt, slavenākajām balādēm, ko viņš izpūta Black Label Society sastāvā, un tā ir par svēto, tā teikt, ģitāristu Dimebag, kurš tiks nošauts uz skatuves, un tas bija viņa labākais draugs, un tas mazvei. Un to viņš uzrakstīja viņam, un to attiecīgi es esmu paņēmis kā savējo. Man viņa nozīmē kaut ko Šādi tev negrasies, ne, es ceru. Nē, viss kārtībā. Bet ir tā, ka tā ir tāda diezgan mīļa dziesma, teiksim tā. Okay. Es domāju, ka mēs esam nonākuši tajā brīdī, kad es savus jautājumus principā aizmirstu. Tagad mums ir sabiedroši vesela kaudze, kaut kā mēģināsim iet cauri. Krista raksta, sveiki blizzardieši! Čau! Ar kādām sajūtām sagaidījāt Sweden Rock rezultātus? Rasarām. Izkusāt? Labi, pirmais bija tāds kad ieraugi to rezultātu. Tad, bet paiet tas brīdis, kad tu paskaties uz to tabulu un palas to informāciju, ka sākumā pieteicās 1500 grupu. Visas pasaules, vai ne? Un mēs tā kā nonācām līdz 7. vietai. Protams, ne bez milzonīgi fanu un balsotāju rādu draugu. Principā pus Latvijas atbalsts. Jūs varētu izstāstīt sīkāk, kas ir Sweden Rock? Jā, Sweden Rock festivāls, tātad tas ir Ziemeļa Eiropas lielākais rock festivāls. Šogad viņā piedalās tādas mega grupas kā Kiss Europe, Asia, Rush, Accept. Five Finger Death Punch. Visiem pasaulē plaši pazīstamā. Un pagājušajā gadu festivālā arī uz to pašu konkursu bija pieteikušies Skyforger. Un viņi uzvarēja. Un viņi arī uzspēlēja. Bet, tur arī... Tātad, jūs spēlēsiet vai jūs nespēlēsiet? Mēs netikām. Jūs netikāt. Mēs palikām ārpus. Piesakās 1500 grupas un spēlē cik? 3. Un jūs tikāt 7. Jūs esat 7. labākā jaunā metāla grupa visā Eiropā. Pat ne jaunā, jo tur ir ļoti mēs bijām jaunākā. Jā, pat jā. Ļoti labi. Es domāju, ka nākamā ir jāspēlē, bet jebkurā gadījumā Krista raksta Maleči, ka tikā tik tālu. Ne bez atbalsta. Tikai vienīgi pateicoties fanu atbalstam, jā? Jā, protams. Paši atbalstījām sēdz, ko varējām. Tieši tā. Mēs izdarījām visu, ko mēs varējām, līdz ar to nožēls nav. Jā, tieši tā. Ļoti labi, ļoti labi. Viesturas vaicā, kā bija izdevies pats pirmais koncerts un vai joprojām, kad kāpjat uz skatuves, jūtat to foršo kņudoņu sirdī? Kā bija izdevies pirmais koncerts? Pirmais koncerts bija smieklīgākais pasaulē, tāpēc, ka lirikas tika domāts pirms dziesmas apmēram 2 sekundes vienai dziesmai. Lorons nebija, diemžēl, pašā vienīgajā koncertā pirmajā uz basa, bet viņš filmēja visu pasākumu. Tā kā viņš arī bija klāt. Viņš saprata, viņš jau mēģīja saprast, ka nebūs. Es papilvēšu labāk. Viņš nebija, un pēc tam mēs viņu uzaicinājām kā basistu. Un, jā, tur bija ļoti daudz kurjās vārdu, tā teikt, kā jau teicu, tika domāt pirms dziesmas, un jā, bija jautri. Es kā toreiz no malas varu pateikt, ka biju dzirdējis to vienu ierakstīto dziesmu, kas ir Sympathetic. Un toreiz, kad dzirdēju to dziesmu, tad bija tāds, šis ir kaut kas jauns, kaut kas ļoti labs. Un tajā brīdī jau zināju, ka būs baigi laba grupa. Un tad es attiecīgi uz to koncertu aizbraucu pafilmēt. Un skatos soundcheckā, Džeki spēlē to dziesmu, jau baigi labi, baigi krūti skan. Ok, forši. Koncerts sākas. Pirmā dziesma, labi. Otrā dziesma, attiecīgi Sympathetic. Jā, baigi labi jābalsta. Ok, kas tālāk? Tālāk. Vienkārši rokas drebēja, viss bija. Tas pirmo reizi par dziedāju publiski, tā teikt, mikrofonā, tā teikt. Un ģitāra attiecīgi spēlēja, pēc tam tikai basu spēlēja. Tu biji tāds visu laiku drebēja rokas tāds, ok, kas tālāk, kas jāsaka. Tu saki, ka pirmo reizi dzirdēji publiski tajās brīžos, kad tu dzirdi dušā un to dzirdi arī kaimiņi, tas arī ir publiski. Es nedziedu, tāpēc arī man vajag klusām čuks. Tas murmi. Vēl bija tā daļa par foršumu, ja? Jā, vai joprojām ir tā foršāka ņudoņa? Jā, viennozīmīgi. Jo katreiz, kad kāp skatos, tas ir tomēr... Svētki?
Jā, pēc mazliet, tu esi pirms tam gatavojies, tu esi sēdējis un tu esi lauzījis galvu par to, kā tos skatītājus iepriecināt, kā uznākt uz tās skatus un uztaisīt labāko performanci. Un kad tu uzkāp, un tad tu redzi, ka tur ir atnākuši tie cilvēki. Abi divi atnākuši koncerti, jā? Divi cilvēki, 20 cilvēki, štruns. Viņi ir atnākuši tomēr, noziedojuši savu laiku. Un tas ir tomēr forši, ka uz tevi nāk un skatās un klausās, ko tu vari sniegt. Un tas... Un laika tas mainās arī. Sākumā mēs pieteicāmies, nāca 2 cilvēki, tagad mūs aicina un nāk 10. Un 10 cilvēki. Nāk 10. Progress, great success, kā man teikt, jā. Jā, great. Jums arī sveiciens šoreiz pagaidām vēl nedzimšanas dienām. Dārgie draugi, sveiciet grupu dzimšanas dienā. Tiksiet pie T-Krakla un kompaktdiska grupa Burning Blizzard šogad atzīmēs 2 gadu jubileju nākamā sestdien. Yes. Bet sveiciens no Jevgēnijas. Viņa raksta, tikko nospēlēja Black Label Society dziesmu In This River akustiski. Tas bija skaisti. Paldies. Kā sasārka čaļu, vai ne? Tas laikas sarkans, silts pieejams. Tas ir normāli. Mums ir Valmierā tāda lieta kā apkure. Bum! Rīgā tas nav redzams. Tā man likās, jā. Vēl jautājums no Roberta. Kādā krāsā ir Burning Blizzard solista Mr. Kalvīša apakšbikses? Kalvišs. Krāsā tev apēnas. Es nezinu. Parāda kamerā. Pelēks, es tāds. Kāpēc pelēks? Roberts vaicā, kādēļ pelēks? Kāpēc pelēks? Nezinu, man patīk tādas tumšas toņi. Tad es parasti izvēlos zils, melns un pelēks. Jo pelēks kļūst vēl tumšāk. Pelēks nav īpaši labi izvēle. Nē, viss kārtībā. Neviens tev šobrīd netiesā, jā. Tātad, var uzdot arī šādus pavisam atklājošus jautājumus. Rakstam Radio Valmē profilam, gan Twitterī, gan draugiem.lv sadaļā runā. Var arī Skype'ā Radio Valmē profilam uzrakstīt. Un noteikti sūtam arī sveiciens divgulējā. Pagaidām neviens sveiciens nav bijis, tā ka ir ļoti liela iespēja tikt pie T-Krakla un kompaktdiska. Zinu, ko čaļi? Es domāju, ka mēs paņemam nelielu pauzīti. Jūs ticat vai neticat, bet raidījums ir jau pusē. Es zinu, akustiskā ceturtdiena paskrien nenormāli ātri. Atpūtīsimies mazliet, iedzersim ūdeni un tad turpinās. Radio Valmiera, akustiskā ceturtdiena. Un šonedēļ akustiskajā ceturtdienā mums latviešu metāla grupa Burned in Blizzard, kuri patiesībā tā nonāca pie secinājuma, ka šobrīd sniedz savu 2 gadu jubilejas akustisko koncertu. Ne pilnā sastāvā. Nepilnā sastāvā. Yes, jo mums ir, attiecīgi, esam parūpējušies par vēl lielāku pārsteigumu, nevis tikai pliku akustisko programmu, kāda, teiksim, tur 3 ģitāras. Tā ir mūsu tagad, Radio Valmērā, tā ir plika akustiska programma. Nē, tu pārspīlē. Tāds darbs. Es saprotu, man arī. Bet nē, mums tā kā uz skatos, mums būs pieaicināts arī 2 viesmākslinieces, kas spēlēs violu un čelu. Okay. Līdz ar to šīs te programmas tiks papildinātas ar vēl tā kā piestumķēts. Koncerts būs vairāk akustisks vai vairāk tā kā pilnajā skaņā? Vai, 50-50. Uz pusēm, jā. Mums būs arī klavieres koncertā. Respektīvi, būs gan pilnais smagais skanējums, gan pāriesim uz akustisko. Būs ar klavierītēm šis, ar ģitārām. Ksilfons, gal galā. Atkal liekas, ka īzīm pienāk. Interesanti viņš skanējā. Un par godu šim 2 gadu jubilejas pasākumam mums ir arī tāds sveicienu konkurss šobrīd Radio Valmērā ēterā. Sūtām sveiciens grupai Burning Blizzard 2 gadu jubilejā un tiekam pie tā, man te pierakstīts balvu saraksts, pie T-Krakla un kompaktdiska. To iegūs oriģinālākā sveiciena autors. Tā, Marija, daudz to vislabāko novēlējumu jūsu grupai 2 gadu jubilejā. Paldies. Šāds metāls man patīk. Mums arī. Paldies. Raksta Marija. Uģis @Limpo 7. Apsveica Burning Blizzard 2 gadu jubilejā un lūdzu vari uztaisīt to wow, tas, kas ir Power un Honor dziesmu sākumā. Wow! Tāds ir tas wow, tas aizsvats. Dublēts. Un Odis piedalās otrā konkursā arī, tātad uzdodam jautājumu grupai Burning Blizzard un tiekam pie 2 ielūgumiem uz sestdienas konci. Uģis tātad vaicā, kurš bija grupas nosaukuma autors un kā tas radās?
Radās noslēgums, nevis noslēguma autors. Mēs jau bijām sagatavojuši stāstu par to. Jā, kā radās autors. Bet tā kā radās nosaukums, oriģinālais nosaukums pirms gadas bija, kad mēs sākām, bija Blizzard. Tā kā, ja ieiet Google, ierakstot vārdu Blizzard, iznāk 10 čehu deju grupas, tad mēs sapratām, ka mums kaut kas ir, burtiski slēpj firmas, visi tur iznāk ārā. Blizzard Entertainment. Jā, tur viss atnāk, un tāpēc mēs nolēmām, ka mums vajag, tā kā mums patīk vārds Blizzard, mēs viņu papildināsim un pieliksim viņam nozīmi, kādu mēs vēlamies, un mēs atradām to, ko mēs vēlamies, Burning Blizzard, kas nozīmē apdedzis vai sadedzis sniega vērtrā. Un to var, tur viņam ir garš formulējums, ko mēs kaut kad pierakstīsim un smuki paskaidrosim. Jā. Bet ne šodien. Tu vari kaut kādas nesaprast līdz galam, tad atkal nebūs labi. Mārtiņš arī piedalās. Sveic labākos metālistus ever! Burned in Blizzard 2 gadu jubilī. Tā turpiniet no visas sirds un dvēseles. Tā darīsim. Es domāju, ka mēs tā arī varētu darīt no visas sirds un dvēseles. Turpinām sveikt grupu 2 gadu jubilejā, turpinām uzdot savus jautājumus. Balvu fonds šoreiz ir visnotaļ bagātīgs. Nākamā dziesmā Inside. Akustika. Kad Matīs tiks šeit. Der. You go. Suffer for the weak, for your father and your enemy. Forever will there be a darker, ruthless feet. Shine your light to guide their way home. Can I take with me after all is done? There is no one. Never to look back is never to be sure what is crawling up behind you. Enemy, no friend, no family.
see the falling sky. Black on blue, it's time. Wake up, beast, who will descend to suffer for the one, suffer for the weak, for your father and your enemy. No friend, no family, and I take with me after all is done. They are all gone. Viss no tā spēcīgā grupa Burned in Blizzard. Jā, tā nu mēs te ņemam. Jā, ja visas grupas spēlētu tā kā jūs, tad aktiskās atvainājumi būtu visklausītākais raidījums visā Latvijā. Bet, visiem tā nesanāk. Tiešām cepuri nost. Paldies. Klausītāji Jevgenija uzdod jautājumu. Visticamāk, tas ir par ksilofonu. Bērnības mīļākā rotaļlieta? Jā, tagad jā. Tagad jā. Tagad Vecās bērnības. Otrā bērnība sākās jau, un tagad ir atkal mīļākā rotaļlieta. Šāda izmēra ksilofons mums nav vēl bijis studijā. Visā ir mazāk, tur kabatas versijas. Tā ir grupai Burned in Blizzard ir vislielākais. Ksilofons, jā. Nē, es vienīgais, kas tā saka. Megija vaicām, kur jūs rodat idejas tik skaistām dziesmām? Domāju, ka mūsdienās dziesmām vairs nav dvēseles, bet jūs nereāli aizraujat. No metāla dziesmām, rodamies. Kaut kas, daudz ir īstenībā teikuši, ir dzirdēts kaut kur, saka, ka metālistiem nesot tās lielākās dvēseles, respektīvi, ka metāla balādes tās ir tas... labākās, kuras tu vari dzirdēt. Nepavēlti, teiksim, Nothing Else Matters, un ne ir visos topos, metāla topos, roka topos, alternatīvas topos, pop topos, visur ir augšā, tāpēc, ka tā ir patiešām no sirds balāde. Jā. Tas, ka varbūt tik daudz, teiksim, neaizdomājas, ja, uzliekam reku, tur 4 akordiņus, tāds, šitais ir baigi forši, baigi popsīgi, baigi elementāri ieplēšam tā, un šitā. Moderni. Jā, un teiksim, tā, ka mēs mēģinājām telpās sanākam. Mums, teiksim, pašiem galvenais ir, lai mūzikā ir skaista melodija. Ja tev ir melodija, kas iet kārtīgi cauri dziesmai, ir liela iespēja, ka tev tā melodija ies cauri dzīvei. Jā, Roberts saka, melodijas iet cauri dzīvei. Attiecīgi mūsu personīgais mērķis, lai tās melodijas maina cilvēku dzīves. Atkal Robert. Viņš katru reizi uzraksta kādu melodiju. Viņš saka, šāds melodija mainīs cilvēku dzīves. Atkal viņš tā mainīs beigšies un saka, tā mainīs cilvēku dzīves. Vienmēr, un es noklausos jūsu albumu, un mana personība ir mainījusies kaut 12 reizes. Uģis raksta, klausos jūsu dziesmas un ir vienkārši super. Kur jūs rodat iedvesmu un vai jūs gājāt kādā mūzikas skolā? 75% ir pabeiguši mūzikas skolas. Wow. Vokālists, tas, kas skrāpē ģitāru un auro mikrofonā, nav pabeidzis neko. Visi mani māca, un vispār 10. līdz 12. klasi es pavadīju, kas iepazinu Matīs, es pavadīju katru dienu, viņam vienkārši brutāli. Un šīs pusstundu dienā vienkārši, ik pēc 5 minūtēm, ne? Prasīju, Matīs, klausies, kas ir minors, kā ir šitais, un visu laiku, un tā es iemācījos. Pagaidām, Matīs man nemācīja mūzikas. Matīsam ir izcili pacietība, ja man šādi prasītu, vecīt, mēs vienā grupā nespēlējam. Viņš vairāk man nerunā. mazāk arī ne, vai ne? Tā mums bija Skype'ā no Kristas viens sveiciens. 2 gadi riņķīrit, Robčiks bungas strauji sit, Rolands Matīs gičas griež, Kača mikrofonā bliež. Paldies, Kristā! Metālisks sveiciens Blizzardiešiem jubilejā un ceru dzirdēt vēl daudz labus gabalus no jums. Man liekas, šitais iet šobrīd uz top sveicienu. Tas jau bija vismaz pacenties. Mārtiņš arī sūta sveicienu. Viņš raksta, no man zināmajām latviešu grupām jums es novēlu labākos panākumus. No sirds pateicamies. Pārējām grupām nenovēlu labākos panākumus. Jums
Jums taču vislabākos panākumus, jā. Paldies. Zini kā, mēs varētu turpināt nākamo dziesmu, bet ir viens jautājums, man pašam ļoti gribās pavaicāt. Es saprotu, ka Burning Blizzard ir pielikuši arī savu roku, lai Latvijas mūzikas gada balvā būtu arī atsevišķa kategorija gada ieraksta balva metāla mūzikā. Visi rāda Lailas virzienā. Tas ir, var teiksim tā, skaitot Lailu pie grupas sastāvu. Obligāti. Blizzard ir pacentušies, lai metāls šobrīd pirmo reizi Latvijā un Latvijas mūzikas gada balvas vēsturē tiktu atzīts kā oficiāla nominācija, izlikta uz visu pārējo nomināciju fona. Es jums pateikšu vienu interesantu faktu, ko es lasīju par Grammy. Es domāju, par Lailu. Par Lailu arī interesanti. Tur rakstīt privāti. Respektīvi, Grammy'ā tātad metālistiem ir nominācija labākā performāts vai kaut kas tāds. Respektīvi, tas nozīmē dziesmu. Tas nozīmē dziesmu, principā. Jā. Tur kopā arī metāls un smagais roks, tāpat kā mums. Atšķirība starp Grammyju un Latvijas ierakstu gadu balvu ir tā, ka Grammyjā metālisti neuzstājas, un Grammyjā metālistiem pasniedz balvas pirms ceremonijas. Lai viņi tur savus pretīgos nosīdušos noaugušos mūļus, tur nerādā. Tur visticamākais viņi kaut ko nozaks. Ko tad ar to metāli? Tieši tā, ko tad ar to metāli vispār var nopelnīt, ka vispār bez uzvalka ieradīsies, ne? Ārprāts vienkārši. Tikko no augtūras apnācis. Kas vēl šogad pretendē uz balvu? Tātad jūs un vēl 6 grupas, jā? 4 tika nominētas. Mazāk, jā, beigās. Nominētas tik vairāk, jā. Izvirzītas. Frailty, Sanctimony apēdājis. Soundarcade, jā. Soundarcade. Un mēs, jā. Soundarcade kaut kā baigi uzspēdējā laikā vispār. Tā, bet albums. O, jā, bija labs. Galvā nominācija par albumu. Labi. Es ticu, ka es nevaru tagad sasolīt. Nē, es nebeigšu to balvu, bet ja es piešķirtu balvu, jā, tā kā es pārējās grupas nepazīstu, es balvu atdotu grupai Burning Blizzard. Un zin kā, jums ir iespējas vēlreiz mani pārliecināt par to. Mums ir Darkness Within, nākamā dziesma no Machine Head repertuāra. Tieši tā. Sons, I love you evermore. And though the road back ends once more, I see the damage that I've done, search for redemption, but I am just a broken man whose soul cries out to understand how the madness shatters me upon the stage of bended knee. I scream aloud to skies above that answer mute, bereft in love. I struggle not to fall from grace. I sing the hymns of my disgrace. We build cathedrals to our pain, establish monuments to attain freedom from all of the scars and the sins, lest we drown in the darkness within. Mysteries, forgotten chords, strum in vain to please the Lord, but He has never answered me, for fate has waned eternally. An empty man who passed along, the woes of all religions drawn. Now the shadow barely falls, hear the clarion call, so pray the music, build a shrine, worship in these desperate times, fill your heart with every note, cherish it and cast a flow, cause God is in these cleft and tone. Salvation is found alone, haunted by its melody. Music, it will set you free. Let it set you free. We build cathedrals to our pain,
establish monuments to attain freedom from all of the scars and the sins. Lest we drown in the darkness within. We build cathedrals to our faith, establish monuments to attain freedom from all of the scars and the sins. Lest we drown in the darkness within, we build cathedrals to our faith, establish monuments to attain freedom from all of the scars and the sins. Lest we drown in the darkness within. Grupa Burned in Blizzard radio Valmiera aktiskajā ceturtdienā. Teikšu godīgi, tā, kad jūs atsūtījāt savu tehnisko raideri un stāstījāt, ka jums vajadzīgi 3 mikrofonu vokāliem, mums ar Rānu sākumā bija tā doma, priekš kā, taču neviens tad nav dziedājis, trietā. Bet, ir ko klausīties. Reinis raksta, lai jums vienmēr cilindrā dzirksts. Cilindrā pirksts. Dzirksts. Jā, tāds īsti metālisks sveiciens. Es domāju, ka mums faktiski arī pienāca laiks finalizēt sveicienu un jautājumu konkursus. Es domāju, ka mēs tagad varētu iziet cauri. Dod 30 sekundes uzrakstīt pēdējo sveicienu, pēdējo jautājumu. Radio Valmiera profilam Twitterī vai draugiem.lv runā. Jautājumu adresēm grupai Burned in Blizzard. Vēl Marija vaicā, šis ir jūsu pirmais albums? Jā. Šis ir pirmais albums. Debijas albums. Jā. Būs arī otrs, trešais, ceturtais. Sākam drukāt. Jā. Un pēc tam, pēc kaut kāda 5. albuma, tu jau var sākt DVD izdot, labāko dziesmu izlases un tālāk. Jā. Zelta šlāgeri izlases. Šlāgeri aptāju. Ir domājis, viņš varētu uztaisīt metāla versijā Latvijas šlāgerus vienu albumu. Piemēram, ir punku grupas, kas taisīja Metallicas dziesmas. Ir vesels albums izdots. Baltie lāči vienkārši. Zelteniem aizkariem un zemenēm varētu metālismu dzirdēt. Near Sex Experience? Jā. Marija vaicā, kur albumu var nopirkt? Veiklā Randoms Rīgā centrā šķiet vēl kāds varētu. Kāds vēl ir? Pusdisks varētu noteikti būt palicis. Vispār tā grāmatiņa. Vai doremi.lv? Jā, digitālā veidā. Visticamāk, ja kā uzrakst, piemēram, draugos uz kādam no jums, tad jau vienāk var sarunāt. Koncertā varēs uz vietas arī iegādāt. Sestdien vakarā. Kurā vietā koncerts? A Nice Place, Citadels iela 2, Rīga. Cikos sākums? 21. sāksim spēlēt, ieeja no 8. Labi. Biļetes arī var nopirkt pie ieejas, starp citu. Pie ieejas vai ticketshop.lv? Ticketshopā līdz 6 var nopirkt internetā līdz sestdienas 6 un tad ir no ieejas tikai mišku dārgāk vienīgi. Labi. Mārtiņš, tad pēdējais sveiciens jums 2 gadu jubilejā. Reps un pops, tas ir joks, metāls, tas ir īstais sloks. Dod pa bungām 1, 2, 3, šilpa stīgām tā kā vīrs. Daudz laimes 2 gados. Wow! Tu rakstīts W-O-O-U, es pieļauju, to izrunāju. Wow! Tā, čaļi, mums galīgi nav laika. Kas iegūst kuru balvu? Retvīt konkursu rezultāts paziņos grupas Burned in Blizzard oficiālais Twitter konts, veiks izlozi, tas būs tur. Tagad mums šie 2 koncerti. Tātad, oriģinālākais sveiciens.
Bija tas dzējolītis ar vārdiem. Viens dzējolītis no Mārtiņa un Krista. Tātad 2 gadi Riņķī Rīt, Robčiks, Bungas, Strauji Sit, Rolands, Matīs Kīčs. Jā, pirmais dzējolītis, pirmais no 2. Ļoti. Tātad oriģinālākā sveiciena autors iegūst savā īpašumā teiku, reklu un disku, un tā ir Kristā! Apsveicam! Aplausi Kristai. Un tagad foršākā jautājuma autoram jāiedod 2 biļetes uz rītdienas konci. Buči tad jūs tur uz vietas un vēlams, tad ja tā ir autore. Kas paliek prātā, kurš jautājums? Es varu tā fiksi iziet cauri vēlreiz, bet baigi daudz bija. Bija par apakšbiksēm, tas varētu pa drosmi. Viesturs par to pirmo konci vaicājām, par to foršo. Tāds bija, jā. Par grupas nosaukumu bija vaicājiens un par bērnības minēku rotelēt arī, jā. Par idejām dziesmām, par iedvesmaiņu dziesmai, par mūzikas skolām. Kas bija labākais? Par iedvesmām dziesmām es pieņemu. Tur bija, jā, Pirmais koncerts panes vairāk stāros. Pirmais jautājums par pirmo koncertu izraisīs lielākās diskusijas. Tā, vēl bija, labi, okei. Tātad, jā. Viesturs būs tas, kurš iegūs 2 ielūgumus uz rītdienas konci. Yes, Ideāli. Viesturs uzraksti man, kā mēs darām, biļetes ir pie jums? Jā, laikam. Pie mums, vai ne? Jā, pie mums. Ar tevi Viesturs sazināsies Laila. Jā, Aplaus Viesturam! Tātad visas dāvanas izdalītas, bet visas dziesmas vēl nav nospēlētas. Es domāju, ka aiziet pēdējais gabals. Bonus tracks no albuma Vaitāt pēdējā dziesma. Vienīgā latviešu valodā, kas mums ir tie albumā. Aiziet. Viss nav svarīgi. Kompresijas telpā. Svece dzirksteli šauja. Visa šī dzīve uz bezgalībās viediens, bezgalībās skrējiens. Un riteņos zvaigznes šauts. Sekundes 10 daļā. Cilindru sirdī augsts spiediens. Sekundes 100 daļā vienā. Iedzirsta zibens smags. Visa šī dzīve uz bezgalībās sviediens, bezgalībās skrējiens. Riteņos zvaigznes šaus. Visa šī dzīve uz bezgalībās sviediens, bezgalībās skrējiens. Riteņos zvaigznes šaus. Ceļš ir
Gaidīša nav un nebūs. ir tikai Starts. Ir tikai starts. Svinīgs novēgums. Paldies grupēm Burning Blizzard par tiešām lielisku aktisko ceturtdienu. Paldies. Vēlreiz apsveicam konkursu uzvarētājus The Viesturs un Kristu. Kristu, lūk, man jau Skype'ā raksta. The Viesturs arī varētu tagad fiks uzrakstīt Skype'ā, un mēs ātri varētu arī sarunāt par to, kā tad tiekam pie balvām un tā tālāk. Lai veicās sestdienas koncī. Paldies. Aizkadrā pavaicāšu priekš sevis kādu biļeti obligāti. Okay. Un lai veicās, jā. Paldies šeit. Paldies visiem! Dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena.